Esiet sveicināti! Kā pareizi izvēlēties profesiju, kurai ir nozīme? Kur drosme nav tikai vārds, bet lēmums, ko pieņem ikdienu? Šis ir podkāsts cilvēkiem, studijām un izaicinājumiem un karjeru ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā. Šodien studijas viesos ir koledžas direktors Valdis Cielēns. Sveiki! Sveiki! Koledžas docents Kaspars Pilmanis. Sveiki! Sveiki! 8. daļa vada komandieris Artis Strots. Sveiki! Sveiki! Un koledžas kadete Sabīne Olšteina. Sveiki! Sveicināts! Un šodienas epizodes tēma ir studijas, kas sagatavo reālai dzīvei. Daudz domā, ka šajās studijās ir tikai lekcijas un prakse. Dažādas lekcijas un eksāmeni, bet kas notiek, ja studijas gatavo situācijām, kurās ir jāglāb reāli cilvēki? To un šos citus temats mēs uzzināsim šodienas epizodē. Un es gribētu uzreiz pavaicāt jautājumu Valdim. Ar ko ugunsdrošības civilās un aizsardzības koledža atšķirās no citām studiju vietām? Noteikti atšķirās, ka mēs esam vienīgās studijas valstī, kas gatavo ugunsdrošības civilās aizsardzības tehniķus. Sākot studēt pie mūsu ugunsdrošības civilās aizsardzības koledžā, mēs uzreiz sākam dienēt. Mēs ieņemam tā kā dienesta pakāpi. Mums ir amats kadets, jau 3 gadus, ko mēs šeit pavadām, mēs jau skaitāmies iekšlietu ministrijas sistēmā. Un pēc tam mēs tā kā tiekam jau garantētu vietu, iegūstam arī valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā, kā mēs jau minējām iepriekšējās sērijās, kas ir vada komandieris, posteņa komandieris, inspektors uzraudzībā, zvanu centra inspektors, dežurants. Tā kā mēs jau garantējam gan jau to secību, gan mācību laikā mēs rūpējamies, gan arī pēc tam jau viss ir nodrošināts, ko tieši un konkrēti darīs tā kā mūsu kadets. Esmu dzirdējis, ka viena no patīkamākām lietām studentiem ir, ka studiju un mācību procesa laikā jau tiek maksāta alga. Vai tā ir? Tā ir taisnība, jā, mēs maksājam kadetu algu. Šo algu pat ir iespējams palielināt ar sekmības koeficientu. Ja ir labas, teicamas un izcilas sekmes, tad tiek pielietots koeficients, kas tā kā šo algu pat var palielināt, kā arī tiek maksāts par pakāpi. Tā kā, jā, un visu šo laiku tā kā ir arī pieejams atvaļinājums, kā jau tā kā jebkuram citam dienestā dienējošam cilvēkam. Un tad jautājums arī Sabīnē. Kā izskatās tev tipiskā studiju diena? Es teiktu, ka nav tāda tipiska studiju diena, katra diena ir savādāka. Piemēram, vienu dienu mēs ejam uz lekcijām, citu dienu mēs varam iet uz dežūrmaiņu. Piemēram, tad mums ir prakse. Tas ir tāds, it kā tu ej mācies, tu tā kā adaptējies tur, bet tāds viens klikšķis un tu jau esi citur. Visu laiku ir kaut kas savādāks. Vai nu ir teorētiskās nodarbības, vai nu ir praktiskās nodarbības. Nekad nebūs tā, ka būs tipiska diena, kad tur tāda rutīna. Kad tam es teiktu, ka nav rutīnas? Tā varētu būt, jā. Vai ir kaut kāda interesantākā lieta, ko tev patīk mācīties tieši šeit studiju ietveros? Personīgi man viss liekas interesants, tas ir jauns, bet tā, ja prasīt kaut kādas konkrētas lietas, es teiktu, ka tie varbūt būtu glābšanas darbi. Un arī mums bija jauns mācību priekšmets līderība un emocionālā inteliģence. Tur mēs varam iepazīt gan sevi vairāk, gan kolēģus, kursabiedrus. Izklausās tāds psiholoģisks aspekts arī. Jā, tas ir psiholoģisks vairāk. Tāds, mēs iepazīstam vairāk sevi, vairāk kolēģus un cilvēku personības, savu personību. Tāds. Un saki, vai šīs studijas ir kaut kā arī ietekmējuši tev disciplīnu? Jā, noteikti. Mēs esam palikuši tādi, es teiktu, nopietnāki, nosvērtāki, pieaugušāki arī. Jo es iedomājos, te ir ļoti brīnišķīga pozīcija. Mums tu esi kā kadeti, mums ir arī mācību spēks. Jājautā tev, Kaspar, vai studentiem ir kaut kas, kas šķiet grūti, bet pēc tam ir viegli? Jā, izrādās. Tas būs jautājums tev kā mācību spēkam un arī tev kā kadetei. Vai ir kaut kas šķietami grūti, bet izrādās beigās tas bija viegli? Jā, kā pasniedzējam grūti būtu
Principā nav nekas grūti. Man patīk. Man patīk darbs. Godīgi sakot, apnākot uz koledžu pirmais gads strādājot, bija pagrūti saprast, ko un kā. Šobrīd man viss patīk. Gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības. Bet jā, studentiem noteikti redzu, ka teorētiskās nodarbības neiet pie sirds, viņi ir noguruši, viņi ir piekusuši. Tas arī diezgan saprotami, īpaši, ja vēl nodarbības ieliktas pēcpusdienā un rīta pusē saucamajā bija aktīvākas, viņiem citas nodarbības, tad grūtāk viņiem darboties. Bet tā, protams, jā, tā kā šī teorija, dokumentu analīze, tā tad, jā, būtu tā visgrūtākā, bet attiecīgi, tas ir tas pamats, ar ko viņi vēlāk strādā. Un vai ir kaut kāda proporcija starp teoriju un praksi studiju ietveros? Teiksim, 30% teorija, 70% prakse? Īstenībā šajos aktīvajos priekšmetos gandrīz tā arī ir, kā jūs nosaucāt, tuvu 1:3 sadalījums, tātad par labu vairumā praktiskajām nodarbībām. Bet atkal mums ir šī pedagoģiskā brīvība, ņemam vērā laikapstākļus, ja viņi galīgi ekstremāli, tad mēs varam šīs praktiskās nodarbības novadīt nosacīti teorētiski, un atkal otrādi, ja ir fantastisks laiks ārā, mēs teoriju varam arī praktizēt. Vai tev, Sabīne, ir kaut kāds tas praktiskais darbs, kas, jāliek latviešu tautas ticējums, acis darba izbijās, rokas darba nebijās? Vai ir tā, ka tev liekas, šo es nekad nevarētu izdarīt? Jā, pirmais bija labirints, tas bija metrs reiz metrs. Mēs bijām pilnā aizsargtērpa ugunsdzēsēju glābēji ar saspiestā gaisa elpošanas aparātu uz muguras, maska. Un ir jāizlēn tam cauri, un tur ir pilnīga tums, un liekas, tas vispār ir nereāli. Liekas, nē. Bet, kad tu ieeji, tu saproti, nekas jau nebūs. Tas ir tāds, ļoti psiholoģiski, tur ir ļoti jāstrādā ar sevi, ar savu galvu, bet nekas nav neizdarāms. Nekas nav neizdarāms. Vienkārši ir jāpārkāpj kaut kam tādam pāri, un tad tas viss aiziet. Tu pēc tam arī pierodi. Ja, piemēram, citam cilvēkam tas liksies kaut kas tāds arī neizdarāms, tāpat kā mums sākumā, bet mēs ilgāk ar to nodarbojamies, tad mums tas liekas viss normāli, tā ir tāda ikdiena. Tāds. Vīri, vai jūs piekrītat Sabīnes teiktajai frāzē, ka viss ir izdarāms? Kad jūs ar to esat saskārušies? Gan jau bija kaut kāda varbūt baža, ka nē, bet realitātē viss ir izdarāms. Ja atceroties tieši no studiju procesa, laikam spilgtāk atmiņā man ir palicis tā kā nodarbības ar virvēm, kuri jāuzsien pašglābšanās mezgls, ko no sākuma rāda, un, manuprāt, tas limits ir 3 sekundes, kurās viņš ir jāuzsien. Un tajā pirmajā reizē, kad tu sien, tev sanāk reāli kaut kādas, tuvu pie 10, un tu domā, kā, lai es šo izdaru tā kā 3 sekundēs, kas liekas vienkārši nereāli. Un tajā laikā es atceros, lektors teica, nē, tā kā viss ir izdarīts, viss sanāks, tā kā būs kārtībā. Bet tajā brīdī, kad tu vienkārši pirmo reizi tev parādi viņu, un tu domā, kā es to izdarīšu 3 sekundēs. Un otrs tieši arī vēl pa virvēm bija tas, kad bija pašglābšanās, kad tev pasaka, ejam uz 4. stāvu, kur izvēlas virvi caur karabīni, liecies ārā pa logu un laidies lejā. Un galvenais neturi pārāk cieši virvi. Tajā brīdī arī likās, ka iespējams tas nebūs tā kā priekš manī, bet pēc tam iemācoties, tā kā mēs to tur jau sacentāmies uz ātrumu, kurš skaistāk, elegantāk nolaidīsies ar mazāka lēcieniem, kas likās savu tā kā tīrās izklaides, bet tas pirmais brīdis, ka tev izdzen pie palodzes un saka, liecies ārā un neliecies kājās iekšā, tas bija tāds, manuprāt, diezgan liels pārdzīvojums, jā, bet tāpat veiksmīgi beigās viss saka tās lietas, kur tiešām no sākuma likās, un to nevarēs izdarīt. Bet pēc tam tas tev liekas tā kā pašsaprotami, tāpat arī pašglābšanās mezgli jau beigās savu rekordu stādi jau zem 3 sekundēm, kurš tur ātrāk rusiet, jā. Un kā tev, Arti, vai tu atceries kādu acis darba izbijās, rokas darba nebijās? Tas tieši arī ar virvēm arī bija tas pats, jā. Es jūtu, ka tās virves visiem kaut kur ir atstājuši iespēju. Tur vēl arī uz laiku bija glābjamo mezglu arī jāuzsien, kas bija arī diezgan grūti, un tad vēl vajadzēja virvis satīt kamolā, kas arī nevienmēr no pirmās reizes izdevās, un tad, protams, pats grūtākais tas bija no tā 4. stāva no palodzes izkāpt ārā ar virvi.
tas bija ļoti grūti. Tas pirmais solis, pēc tam jau, protams, mēs sākām tur veidot sacensības un tādas lietas. Jā, bet, manuprāt, tādā reālā situācijā, praksē, šādām bailēm vai mīkstināšanās nav vietas vairāk. Jā. Ir kaut kāds arī mehānismi, kā jūs strādājat ar cilvēku, lai tiktu cauri savām bailēm. Jo, ja, piemēram, man ir bail no augstuma, man pateikt, nolaidies reku no 4. 6. stāva, tagad man biks būtu pilns, atvainojos par izteicienu. Ja? Bet kā ar šo tik galā? Man toreiz ļoti labi motivēja pasniedzējs Puka kungs bija toreiz. Un, jā, ar šo pašu mācībās nolaišanos no 4. stāva. Un tiem, kam bija bailes no augstuma, tad viņš ļoti spēcīgi motivēja, ka brīvs no dienesta, no darba, lūdzu, kāp novelc aizsartēpu un ej mājās. Tad puiši uzreiz pārdomāja. Bet citādāk darbā, ja godīgi sakot darbā, kad nonāc tādās ekstremālās situācijās, tas ir komanda. Komandā kaut kā un darbā tomēr tu uz tām lietām citādāk skaties. Un, jā, to vairs situāciju vairs neuztver kā tādu ekstremālu, bet kā tādu, kam esi sagatavots, kam jau tev ir savi algoritmi. Un, ja tev ir komanda, tad visiem savas atbildības, rīcības ir zināmas un tikai dari to savu darbiņu. Jā. Jautājums Artim. Cik svarīgs ir individuālais un komandas darbs? Kas spēcina VUGD pasaulē? Spēcīgākais, protams, būtu komandas darbs. Tas ir, par valti mums ir tas teiciens viens par visiem, visi par vienu. Tā arī notikumos mēs strādājam komandā, kā arī es iepriekš teicu. Protams, ka man ir kaut kādas komandas jāpasaka, bet viņi paši zina, kas viņiem ir jādara. Principā es vienkārši tās komandas pasaku, iedrošinu to, ka viņi jau domā pareizi un ka viņi zina jau, kas viņiem ir jādara. Tāpēc komandas darbs tas ir ļoti svarīgi. Jā. Bet nav gadījumu, ka tu atbrauc savu komandu, tur ir atbrauc citu komandu, tad skaties, kā cita komanda strādā. Tā jau nav. Varbūt arī ir daļēji. Tas ir tā, ka, piemēram, mēs satiekamies, pirmkārt, tur ir jāsaprot, kurš ir galvenais, tas ir atkarīgs no pārzemes rajona, vai kurš ieradās pirmais, ja tas ir cits pārzemes rajons, un tad vienkārši sāc vadīt resursus, vai nu viņi vadīs mūs, vai nu mēs vadīsim viņus, viens no diviem. Un, saka, studijās ir kaut kā tāda reāla prasme, kas ļoti noder VUGD ikdienā? Tā kā no studijām, kas aizgāja disciplīna. Tā ir vislielākā prasme, to, ko es šeit ieguvu un to, ko es arī turpinu arī dažurnājos. Ir kaut kādas prasmes, šis būs jautājums visiem, vai ir kādas prasmes jums, ko jūs esat iemācījušies šeit koledžas studijās, bet tas ļoti veiksmīgi arī ir pārmiesojies ikdienas dzīvē. Šīs prasmes vai vērtības no studijas uz ikdienu. Kaspar? Jā, tas viss darbs, principā, ar privāto dzīvi, vai cik cilvēks centos atdalīt, tas, protams, iet roku rokā un simbiozē, un es teiktu, piekrīstu Artim, ka disciplīna pāriet arī privātajā dzīvē dažās ziņās. Un plānošana, un kāda menedžēšana. Jā. Kā Valdis teiktu? Pārmantojas no studijām uz ikdienas dzīvi. Šobrīd nevaru stāstīt lietas, kuras pārmantoju no studijām uz ikdienas dzīvi kā direktors, bet tā noteikti ir sadarbība savā starpā, kursu ietvaros, lai pārvarētu visas grūtības, kuras radīja studijas, grupu darbi un viss nepieciešamais, lai varētu veiksmīgi absolvēt. Tas noteikti, kas ir paņemts līdzi, kad māk sadarboties, jo iepriekš likās varbūt, kad labāk vienam ātrāk izdarīt, dažreiz veiksmīgāk, bet tomēr tajā sadarbībā ar citiem slēpjās tā atslēga, kā var visu padarīt krietni ātrāk, veiksmīgāk un kvalitīvāk. Jā. Kārtim? Vai kaut kas no studiju dzīves ir pārmantojies arī tavā ikdienā? To, ka tu uz visu skaties drusku savādāk. Tas, kas kādreiz likās nerisināms, tagad liekas ļoti pat risināms. Kā tev, Sabīne? Es laikam to pieredzi lielāku paņēmu no operatīvā darba, kuras bija praksē, kad tu ikdienā sāc vairāk novērtēt cilvēkus, kas tev ir blakus. Jo mēs tur saskaramies ar slikto. Mēs redzam vairāk to slikto, jo mēs braucam, lai tur izglābtu cilvēkus uz nelaimi kaut kādu. Ka mēs vairāk novērtējam tos, kas mums ir,
tas skatījums ir pavisam savādāks uz apkārtējo vidi. Mēs arī, piemēram, tā loģiskā domāšana varbūt ir savādāka, reakcija kaut kāda ikdienā ir savādāka. Piemēram, brauc ar mašīnu, domā, ja tagad kaut kas būs, ko es darīšu tā, kur man atslēgas, kur man tas, visu laiku kaut ko analizē. Tas ļoti, ļoti nāk līdzi un kaut kādas arī lietas, pilnīgi ikdienišķas lietas, ja, piemēram, nezinu, tur taisot, ko es darīšu, ja būs tas, ļoti tādas sīkumainas, tas visur nāk līdzi, visur. Un kā tas liek tev justies? Droši. Tas liek justies droši. Es gribēju tev pavaicāt arī par studiju laiku, jo tomēr absolvējat par piemēru vidusskolu, šīs ir studijas. Kā ir ar studentiem? Vai jūs dzīvojat kopā, vai jūs tusējat kopā, vai veidojas tur jaunas draudzības, vai jums ir glābšanas ballītes? Ja? Kā izveidojas draudzības, jā? Es teiktu, ka viņas ir daudz dziļākas, jo mēs šeit izejam cauri tādam posmam, mēs visi ejam cauri vienam tam pašam posmam, ko varbūt mācoties citā iestādē, citā skolā, koledžā, varbūt viņi neiziet tam cauri, viņi nesaprot varbūt tieši tās lietas, ko mēs piedzīvojam. Piemēram, to pašu saucamo virvi vai nolaisties no 4. stāva. Jā, tad... ka mums ir vairāk jāuzticas citiem. Tur varbūt arī ir tāpēc ciešāk tā draudzība. Mēs bezmazliet uzticam savu dzīvību, varbūt otram tajā pašā notikumos. Tāda tā pieredze. Un tas noteikti nāk ar laiku. Jā, noteikti ar laiku. Bet tieši par to studijas ikdienu, vairāk jūs esat šeit vai jums ir arī kaut kādi notikumi ārpus studijām? Es teiktu, ka vairāk mēs esam šeit, bet arī ir reizes, kad mēs ārpusē satiekamies un pavadam laiku. Atkarīgs ir no dienas, no noslogojuma, no garstāvokļa. Jā, vai kā nāk varbūt eksāmeni. Jā, bet arī par eksāmeniem, piemēram, tāpat es aizbraucu mājās un es tur saku, šis vēl pēdējais, tūlītās šito pabeigšu, tad būs miers. Tu kā nokārto kaut ko, bet uzreiz atnāk nākamais. Un es tagad sapratu, ka es 3 gadus vienkārši visu laiku teicu, šitais būs viss, pēc tam būs miers. Un tad visu laiku ir kaut kāds tāds, kad nevar atslābt. Ir visu laiku jāizglītojās un pašam jāpilnveido sevi. Tas arī, es domāju, veicina ļoti skaisti tavu noieto ceļu. Kam tu jau esi izgājis cauri, kādām grūtībām gājis cauri. Ja tu tiki tam garām, šis 4. stāvs lejā. Dodiet man 8, 10, jā. Jā. Un kā šeit, vai vispār iestājoties šeit, ir jābūt atlētam vai teicamniekam skolā? Obligāti. Vai man jābūt fiziski ļoti spēcīgam un šausmīgi gudram? Es uzskatu, ka viens no svarīgākajiem ir vienkārši gribēt. Gribēt šeit būt un gribēt to darīt. Galvenais ir, lai tas patīk. Visu pārējo var uztrenēt, iemācīties un apgūt. Galvenais ir gribēt, tas arī ir tas, ko es varu ieteikt. Piekrītat par šo gribēšanu? Nedaudz papildināšu, protams, tā gribēšana ir ļoti laba, bet nevienmēr ar to pietiek. Vajag arī būt nokārtotam matemātikas eksāmenam un jāatbilst fiziskai sagatavotībai, lai nokārtot normatīvus. Un tad, ja tā ir gribēšana šos divus punktus izpildīt, tad arī ir ļoti super un pietiek ar to. Es arī varu pateikt pēc sevis, es Saldus tehnikumā mācījos un man nebija pietiekami procenti matemātikas eksāmenā, lai es nokļūtu šeit. Bet es ļoti gribēju šeit mācīties, tāpēc es gadu paņēmu pauzi, pārkārtoju matemātikas eksāmenu un tāpēc es to visu varu novilkt uz gribēšanu, jo, kā jūs minējāt, matemātikas eksāmenis, ja nav nokārtots, netiks, bet es gribēju, es viņu nokārtoju, un tad es arī tiku šeit. Un reku ir, ja gribi, tad var. Jā. Un Sabīne, tev kā kadetei, vai šajās studijās ir tikai prakse un mācības un viss? Mums arī ir saliedēšanās pasākumi dažādi. Tas ir tas, ko es gaidīju, lūdzu. Sporta spēles, tāpat pirmajā kursā mums bija nometne Ķeipenē, uz nedēļu devāmies. Ko glābēji darīt Ķeipenes nometnē? Mums bija mācības, mācības uz ūdens, glābt cilvēkus, tāpat ar motorsūkni, lai mēs varētu paņemt ūdeni. Mācījāmies
ar ķēdes motorzāģiem zāģēt. Mums bija. Klausās reāli jautri. Kuram es varu pieteikties? Ir uz nometni atbraukt. Jā, tāds saliedēšanās pasākums, sporta spēles, iekšlietu ministrijas darbiniekiem. Bet ir arī kaut kādas sacensības? Jā, sacensības, spēlēm volejbolu, futbolu, skrienam komplekso stafeti. Jautri. Dažādas lietas, jā. Un kas man personiski, kā studentam, simpatizētu, kad ir visas šīs lietas, un tas ir, protams, mācību ietvaros, jā. Un vēl, kā mēs uzzinājām, šajos mācību ietvaros par to arī vēl samaksā, jo tas ir jau kā varētu pieskaitīt dienas darbs. Jā, bet arī tāpat vakaros, piemēram, mēs kā kaut kādu saliedēšanās pasākumu, ja tā viņi var nosaukt, braucam uz jauno mūsu mācību poligonu, arī spēlējam volejbolu, savācamies. Tā, brīvi mēs tur varam darboties un sportot. Saka, Sabīna, vai balstoties uz stereotipiem, kā sievietei, tev ir grūti būt glābējai? Jā, tas ir grūti, bet tāpēc ir opcijas. Tāpēc es nebūšu glābēja, es būšu ugunsdrošības uzraudzības inspektors. Mums ir dažādi virzieni, uz kuriem mēs varam iet un pildīt šīs dienesta funkcijas. Mēs varam tāpat arī palīdzēt sabiedrībai. Arī ugunsdrošības uzraudzības inspektors palīdz sabiedrībai. Tas ir tāds dažādi virzieni, uz kuriem mēs varam doties. Un jautājums Artim. Kā tev šķiet, cik reāli studijas sagatavo reālai praksei? Diezgan reāli. Es pats pabeidzu 2 gadu atpakaļ koledžu, un es teiktu, ka par 3 gadiem es biju ļoti labi gatavs tā kā reālai dzīvei. Un tas, kas mani gaida. Un vai tu atceries to sevi 1. kursā un sevi 3. kursā? Un kāda bija tā atšķirība? Tev Artis 1. kursā un Artis 3. kursā? 1. kursā es redzēju tikai taisni un neredzēju, kas notiek pa malām. Un 3. kursā man tā kā atvērās skatiens uz visu. Es sāku ieraudzīt vairāk, es sāku vairāk saprast. Es saprotu to, ka man ir iespēja arī vadīt, nevis tieši tikai arī darīt. Un tas vienkārši tas virziens, viņš pavisam cits plašāks daudz palika. Paldies jums, paldies arī jums, skatītāji, un mēs esam soli tuvāk ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā, kā viņi sagatavo reālai dzīvei. Ja šī epizode jums šķita interesanta, tad iesaku aplūkot arī pārējās epizodes par citām saistošām tēmām. Paldies jums, uz tikšanos nākamajās epizodēs. Paldies! Paldies! Paldies!